maiņa notiek abās komandās. Redliks pārtver Riku un rebounds! Frederiks Vārts izmanto CSK kļūdu uz savas zonas zilās līnijas un perfekti nospēlē Miķels Redlis pirmkārt. Ovācijās izplūst arēnu, Rīga pārpildītas arēnas, Rīgas tribīnas un redzam Miķels Redlis viduzonā pārtver Riku un 2-1 izlidoja lieliski piespēle un Frederiks nekļūdījās no vārta priekš. Lai kā centās jaunais talantīgais Marčenko traucēt pieredzi. Un arī tāpēc bieži izdara metiens no zilās līnijas. Miķels Redlis, Ozoliņš, ripa vārtos! Lielisks metiens Sandu Ozoliņa izpildījumā un ilgstošā kombinācija noslēdzās ar neatvairām Sandu Ozoliņa metienu. 2-1. Bet pa kādu loku, kādu slalomu veica Miķels Redlis. Tūd arī redzēsim atkārtojumā Sandim Ozoliņam skaisti. Lielmeistara vārti. Komandas kapteinis rāda priekšzīmi. Redzam Miķeļa Redlikā. Visu praktiski zonu apslidoja un izdarīja precīzi piespēli. Un piespēle arī ir tikai Miķelim Redlikam un vārds guvējs Sands Ozoliņš. Lucenijus, iespēja un Podziņš! Ainārs Podziņš! Otrie vārti pret Maskavas CSK. 4. maiņa izceļās un Ainārs Podziņš. Lieliskā epizodē pie viņa nonāca Ripa, teicami nospēlēja Niklas Lucenijus. Redzam arī Kris Kolts izslidojis, lai apsveikt jauno uzbrucēju ar pirmajiem vārtiem šajā sezonā. Dodamies ārēji. Negaidot neko, Zibenīs metiens augšējā stūrī. Lieliski arī šeit pacīnījās Roberts Bukārts un atstāja piespēli Aināram Podziņam, kurš nekļūdīgi meta vārtu augšējā stūrī. Nebija spēcīgs, bet ļoti precīzs metiens. Lucenijus, Bukārts, Podziņš. Piespēle, 3-1. Sprukts. Miķels Redlis un vārti! Jānis Sprukts mēr savu izdarīja teicam piespēli Miķelim Redlikam un 4-1 noķēra pretuzbrukumā. 3-1 izslidoja mūsu hokejistu un Miķels Redlis gūst vārtus, 4. vārtus un rezultāts kļūst 4-1 par labu Rīgas Dinamo. Redzam, Rodrigo Laviņš šo pirmo piespēli atdeva no savas zonas un lieliski piespēle Jāņa Sprukta izpildījumā. Maza pauzīte Miķelim un Julijus Šuklers pieprasa pusminūtes pārtraukumu. Jā, sasauc komandu kopā. Un vārtsarga maiņa Sergejs Gaidučenko stājās Rastislavas Staņas vietā. Un varam sākt uzbrukt Miķels Redlis, Galviņš. Miķels Redlis dod Ripa vārtu. Ripa vārtos! Guntis Galviņš un cīnījās vārtu priekšā un kaut kādā veidā arī pieslīd vārtos. Gaidučenko tur oponēja. Kad vārtu laukumā atradies, iespējams arī tiks skatīts video atkārtojums. Kaut gan tiesnesis groz galvu, saka, ka viss kārtībā. Nē, neskatīties viņa video un arī kapteiņa Proņela lūgums diezin vai būs uzklausīts. Patiesībā tiesnesis cīņā ar aizsargu. Skatāmies ārējais. Nē, tur viss skaidrāks par skaidru, bet, protams, ka var saprast arī CSK. 5-3, 7-51, jāspēlē 5-3. Miķelim Redlikam 3. rezultatīvitātes punkts šajā spēlē. Nemazāk principāliem pretiniekiem Mīnskas Dinamo. Kris Kolts vēl pēdējā sekundē glāb savu komandu no vēl viena vārta zaudējuma. Tas nebūtu mainījis spēles likteni, bet